Sveiki, Mārtiņš! Šitā būs pamācība, kurā stāstīšu kaut ko par lietotāju reģistrāciju un vēl kaut ko tādu. Tad es jau esmu nedaudz sagatavojis, kā redzam, te ir kaut kas jauns parādījies. Tad vieta lietotāja vārdam un parolei. Un tad rekur te es esmu uzrakstījis šo te HTML kodiņu, tad vienkārši paņēmu pārkopēju to latest articles, uzliku, un tad te ir izveidota forma, kur metode, kā tikpat tiks padot datu, būs post, un mēs postāsim atpakaļ šo pašu vietu. Un tātad input types, tad, tad username būs, sākumā types ir teksts, lai būtu ievadīti tekstu. Redzam, te ir teksts, un tad otrs ir password, un password tas nozīmē kaut ko zvaigznītes. Un vēl submit poga, un vēl links, tiem, kas gribēs vēl reģistrēties, jo kur tu vislabāk reģistrēsies. Tātad tas par šo tēmu, un tad es jau arī tagad atradu, ka man te ir kaut kāda lietotāja tabula, un te ir tipi, un tad es varētu tā kā kaut kā pēc tipa noteikt, vai viņš ir parasts lietotājs vai admins vai kaut kas tāds. Nu jā, un tagad visdrīzāk vajadzētu uztaisīt šo te reģistrācijas pogu kaut kur. Šito es salabāju, un jāiet pie switcha. Tātad šeit, jā, tad ir raksts, tas ir pirmais. Un case, tātad regi, teiksim. Tā, un switch ir tikai darbība. Tad te vienkārši uztaisīsim linku augšā, kur mēs bija, kur ibo. Tad index.php un darbība ir reg. Tā, un kur mēs redzam augšā te links, un mēs aizjam uz darbību, un mēs dabonam foršos erorus, jā, man ir baigi labais error reportings, lai baigi foršo pluginu, Xbox saucāsies, ka mums arī kādreiz izmanto. Man viņš baigi patīk. Varbūt kādreiz parādīšu, ko viņš dara. Tātad, un tad, man nav uztaisīts tas te files, include files te. Tā vajadzētu new file, new php file, rate.php finish. Ir. Es pārbaudoju UDF8 strādā visu, un tagad nevajadzētu būt arī eroriem. Jā, un tātad te mēs liekam, tātad uztaisam vienkārši formu. Tam metodu būs post. Un tagad bija label tagi, tas izpatuši. Tad label tagam rakstam te for, un teiksim username, un tad viņš būs paredzēts kaut kam. Tā, pastīsim vēlreiz. Labelam ir aizvarošais. Tad lūk šādi te. Un varam viņus iet. Tad labels ir kā speciāli paredzēts formām. Katram formas tam elementam ir kā nosaukums, kas tur būs jāraksta iekšā. Label man nevajag, un vajag tagad input type, tagad text, un name, username, un lūk šādi. Mēs varam formsēm, pastamies, kā mums jau kaut kas varbūt izstās jau. Redzam lietotāja vārds un viss notiek. Un tad vēl mums droši vien, ka vajadzēs tagad parolē, nē, uzreiz šitā. Password minus, parolē. Tad mēs šitos te sākam.
kopējam, vienkārši tagad būs tā kā parolei un parolei atkārt, pēc vienkārši būs password šitā, jā, vienkārši un pastamies. Jā, un tos labeliem īstenībā var piešķirt arī style un kaut kā viņiem, teiksim, pielikt vienādu platumu vai kaut ko tādu, un tad te viss izsītos baigi smuki un tā. Tur ar CSS-ā to vajag darīt. Un te vajag e-pastam vēl. Es nezinu, ko es rakstu, bet nu, vai palaik kā es jau iesācis. Te e-pastam vēl submit pogu, protams. Input tā ir tāda vienkārši submit. Un te būs value. Value būs reģistrēties tā. Nu, tagad mums ir forma, kur lietotājs varētu aizpildīt, teiksim, Mārtiņš 5, parole Mārtiņš 5, Nu, spiežam reģistrēties, žēl, ka nekas nenotika. Tātad pirms te mums vajadzētu pārbaudīt, tad vai tiek padot visi šie te post dati no šās formas, jo mēs kā redzam, mēs noejam šajā pašā vietā. Un tad tepat mēs arī visu varam pārbaudīt, tātad pārbaudam if is set tā post username. Nu jā, mums vajadzētu it kā pilnīgi visu pārbaudīt. Vienkārši tagad sarakstam, sakopējam daudz kodu. Lai pārbaudīt, vai visi dati tika padoti. Un jā, kaut kas tiek padots, un te jums vajadzētu vēl īstenībā pārbaudīt, vai datu garums ir tāds pietiekošs, teiksim, lai usernēms nebūtu burts vai kaut kas tāds. Un to varētu kaut kā forši organizēt, teiksim, tā ieviešam mainīgo var reg vienāds ar true, nu, kad kā var reģistrēties. Un tagad vienkārši darīsim tā if tad garums usernēmam būs mazāks par 4. Kā mēs varētu to reizi? To kā forši jāuztaisam. Es varu vienkārši, jā, eko, teiksim, kaut kāds, jāmēģina H3. Un tad teiksim, mums šādi pārbaudi. Un te jau nebija, teiksim, redzam, ka lietotā vārds ir pārāk īsti forši, viss notiek. Tagad vēl, un uzreiz arī šeit ieliekam, kad tas tūlīt izskaidrošu, ko tas viss nozīmē. Un tad šeit es kā ieviešu mainīgo, ka reģistrēties var, un viņš izies cauri visādām pārbaudēm, un, teiksim, ja viņš šajā izkrīt, tad uzreiz tas mainīgais būs false, un beigās pārbaudīšu, ja viņš būs true, tad notiks tā reģistrācija, savādāk nē. Un tad sākumā es pārbaudu, vai tad lietotāja vārds ir pietiekoši garš, tad vismaz 5 simboli, šajā gadījumā, jābūt lielākam par 4. Nu jā, ja viņš ir, neizsamā, viņam jābūt vismaz 4, ja viņš ir mazāks par 4, tad būs tā kļūda. Un tad es vienkārši izdodu to kļūdas paziņojumu, un viss notiek tālāk, un tāpat es tagad varu darīt arī ar if post password 1
mazāks, teiksim, pa 5. Nē, vismaz 6. Paroli ir pārāk īsti, tāda rakstam vienkārši īsa. Tur būtu visu vai kārtīgi, vai ne? Kā es cenšos. Nu, vēl tad foršāk 2 kļūst paziņojumu, un tad vēl, teiksim, trešo if e-pastu pārbaudam uzreiz. E-pastam īstenībā vajadzētu izmantot nevis kaut kā šādu, bet es šito iekomentēšu. Jūs paši varat veikt meklēšanu kaut ko tādu, es ierakstīšu, ko vajag meklēt. Tātad php.net, sameklēt funkciju, teiksim, break match, un tur pie komentāriem jābūt kaut kādam email valid, kaut ko tādu, vai verification, kaut ko tādu. Sameklējiet šo te, un tur būs tāda break match funkcija, kas speciāli pārbaudīs, vai, teiksim, e-pasta satura at, punkts un domain, vai kaut ko tādu. Nu, tur būs funkcija būs ļoti laba, lai, teiksim, lai kāds e-pasta vietā nārakstīs kaut ko šādu, un tas netika piereģistrēts. Un tad jūs te varat arī uzreiz to e-pastu pārbaudīt, un tāpat ielikt šito falsi, ja viņš nedara. Un tur noteikti vajadzēs arī izsaukumu zīmīt, lai viņš ir pareizi e-pastu, nemaz to kļūdu. Un vēl man vajag noteikti pārbaudīt, vai paroles sakrīt if password, tad, ja īstenībā, ja nav vienādas, tad kaut kāda kļūda notiks un kļūda būs. Vai. Paroles nesakrīt, un reģistrācija nenotiek, un paroles arī neskrīt, ai, cik žēl. Tad tikai viss šitais te būtu pareizs, mēs visu būtu pārbaudījuši. If varēja vienkārši tā te daram. Tad, ja viņš būs true, tad arī šeit iekšā sanāks true, un līdz ar to, ja šī darbība tiks izpildīta. Un tagad mums vajadzētu it kā viņu reģistrēt, bet pirms tam vajag, protams, sagatavot visus mainīgos. Tātad username būs smart HTML special. Šīs pēc pilnas programmas laižam, lai tur nekādas cross-site skritiņas neko nevar darīt. Lūkojam šito. Tagad mums ir drošs lietotājā vārds, un tāpat mums vajag paroli. Pašu kopēt, un tikai šeit viena no tām divām, jo ja kāda neskatīs, tad jau tas būs iepriekš paziņot, un mēs šeit nekad nenonākam, un tāpat ir e-pasta. Tātad, jā, un te vienkārši gribētu. Tā, un tagad mēs esam it kā visu mainīgos esam pārbaudījuši, tagad vajadzētu pārbaudīt, vai šāds lietotāja vārds jau neeksistē, vai arī e-pasta tāds neeksistē, tad vajadzētu veikt skill kaut kādu pieprasījumu, un, teiksim, tas varētu būt tāds select count all. Tad kā man tad atbāzi sauc, nebija tabulu. Lietotāji, kā man te bija? Man šeit niks. Niks vienāds ar username. Or, tad nekodēkam or, jo tad vai nu viens vai otrs, mēs tikai pārbaudam, vai tāds neskrīt. Tad e-pasts vēl varētu būt tāds pats. Or e-pasts vienāds ar salicis tā. Jā. Un tad vienkārši rezulti vienāds ar MySQL query
tad to queriju un pārbaudam vienkārši if MySQL tad result, tad mēs vilksim ārā no viņa result no nultās rindiņas un ko mēs velkam ārā, tas ir count man kāds tur tad mēs izvalkam, saskaitam, cik tādi lietotāji varētu būt, kuriem jau ir šāds, vai mēs pārbaudam, vai šāds lietotājs vai e-pasts jau nav aizņemts, piemēram, ja kādam lietotāju username pārbaudam, vai kaut kur jau tāds nav tiek izmantots. Ja viņš ir lielāks par 0, tad, protams, būs kļūdas paziņojums. Bāc. E-pasts jau ir izmantots, tad šeit ir. Tad pārbaudam, mazliet, tu pastīsimies, kā viss notiek. Pastamies, tad vārds Mārtiņš jau ir izmantots it kā, un es tagad visu sakopēju Mārtiņš, un pēc varam reģistrēties. Redzam, lietotāja vārds vai e-pasts jau ir izmantots. Es teiksim sākt Mārtiņš 5 visur. Un tad it kā visam būtu jānotiek. Kļūdas paziņojumi nebija. Tad vienkārši uzliekam else vienu zariņu. Un tad šī būs tā vieta, kur tiešām cilvēks tiek reģistrēts. Un tad mēs tā esam vēl jau tā kā skilžu. Un te būs vienkārši, insert. Tātad vienkārši ievietosim šajā tabulā iekšā. Insert into YouTube. Es to pārstu nesaprotu. Ko mums vajadzēs? Niks. Paroli īstenībā vajadzēja nevis HTML special charts, bet MD5, tur iekšā varbūt ir tas, un tad te vajadzēja vienkārši tā. Kaut kā rakstu, mēs kā tur kļūt. Tad niks vajag, mums vajag niku, un paroli un e-pastu. Tātad vienkārši neko viņās atkal liekam. Es jau šos 100 reizes man esmu stāstījis. Vienkārši šitā te. Un tagad mums vajadzētu būt pieregistrētam. Un vēl tips noteikti jāieliek, jo tas būs kaut kāds savādāks. Tā tipa. Tad, ja te ir viennieki, tad mēs liekam divnieku. Baigi atšķirīgi. Un pārbaudam. Skill ir, bet netiek izpildīts. MySQL query. Izpildam viņu. Tagad vajadzētu drīzāk būt. Un pastamies tagad. Jā, ir Mārtiņš 5, cik forši. Bet tagad atkal varētu rasties viena cita problēma. Adminsējums sadaļa. Mēs varam iziet. Ielgojamies ar Mārtiņu 5. Un mēs ielgojam. Tas ir baigi slikti, jo īstenībā nevajadzētu ielgoties. Tāpēc mums vajadzētu palabot tagad adminu testaļā. Te kaut kur te. Phoenix firewall, te, kur lietotājs, re, kur ir vēl? Tur tiek pārbaudīts niks un parole. Tā, un vienkārši pierakstam klāt and tips, vienāds ar 1, jo adminiem ir kā tips ir 1, kā mēs redzam. Šitien te, un parastiem lietotājiem tips ir 2, teiksim. Šitos tagad saglabājam, izglabājamies ārā un rakstam vēlreiz Mārtiņš 5, Mārtiņš 5.
viņiem ilgoties nekas vairs nesanāk. Tā, šitā pamācība laikam beigusies, un nākošajā te stāstīšu kaut ko par tiem lietotājiem, ko viņi varētu darīt. Kā viņi varētu vispār ilgoties. Tagad vienkārši viņiem pieredzējušos un kaut ko tādu uz priekšu. Paldies par uzmanību.